Pirmo reizi vēsturē Čempionu līgas kvalifikācija LNK sporta parkā. RFS kā izcētā komanda arī šajā duelī ir favorīta komanda Larnas pilsētā Larn FC. Šāds nosaukums mūsu šī vakara pretiniecei. Ātrā pārēja tagad var izdoties viesiem. Un šeit pa kreiso mālu arī skriena Konors Makendijs. Sitiens viņa izpildījumā un Fabrice Ondoa. Viņi tādā tipiskā britu stilā nolaiž galvu lejā, pat neskatās uz vārtiem, bet jūt tos vārtus un trāpa stūros. Bet tagad Emersons ielaužas. Otrā ielaušanās soda laukumā mačā. Vārtseks atstāja bumbu vārtu priekšā. Markijos netiek pie bumbas. Tagad standarta situācija kārtējo reizi. Petru Mārešu redzam iespēlēt sodu laukumā Žīgā un atver vārtu. Uz centru rada galvenais tietis. Karosiņš ir lejā. Var pārbaudīt aizmuguri, bet pieļauj, ka nē. Ļoti veiksmīgi izspēlēts, izskrēja šeit gan Paničs, gan Lipušķeks. Pēc tam vēl no metra kāds no RFS spēlētājiem nepamanīja, kurš arī bumbu. Un tomēr aizmuguri, diemžēl. Vārti ir atcelti, līgsmo Larnas komandas fani. RFS eleganti ar skaistām darbībām iziet cauri, diezgan pat viegli, es teiktu. Un Markijos Ķiguram vīzija un redz spēles un laukuma pārredzamība fantastiska. Mārešs šķiet, ka par spēcīgu, un tomēr Jānis Ikaunieks vārtu priekšā. Vēl viens seifs Fergusonā. Mārtiņš Ķigurs varēja atzīmēties ar gūtiem vārtiem. Momenti jau sāk krāties, bet tagad atkal RFS bīstami tuvu soda laukuma tāls ir tiens nedaudz virsvārtu pārlikņa. Atspēlē atpakaļ Vārtsargā, netiks rakt. Tas izskatījās varbūt realitātē, kā no atsevišķiem leņķiem varēja šķist. Vārtsargs arī nospēlē šeit tādas lūpa Ikaunieks sitiens un atkal Fergusons. Atkal viņš glāb. Ātrāk jātīsta šie uzbrukumi pretinieks. Mazliet viņš zaudējis līdzsvaru, sāk grīļoties. Vēl viena piespēle no Jāņša Ķigurs! Tagad ieskaitīs. Esmu pārliecināts, ka šeit neko neatradīs Mārtiņš Ķigurs pēc savainojumiem, pēc smaga karjeras un dzīves posma atgriezies laukumā. Saņem piespēli pēc sava bijušā komandas biedra Liepājas sastāvā Jāņa Ikaunieka. Ikauniekam vārds neieskaitīja, bet Jānis ar rezultatīvu piespēli izceļas šajā brīdī, kad vēl nav nospēlēta pusstunda. Jārits ar labo mālu, tagad iespēlē Makendijs. Tuvāk sodlaukumā šeit ir gārie spēlētāji bīstami, bet Fabrice Ondoa. Mums tomēr nav klasiskais savaļnieks, un kreisajā pusē Mārešs ar Emersonu. Tas ir tas trumpis, kas mums ir jāizmanto vairāk. Uzvaram gaisā! Ir Žiga Lipušķeks. Balodis pie tālā stāva ar galvu un ielido bumba vārtos. 2-0 Stūrstiens, izcili izspēlēts Stūrstiens. Pirmajā puslaikā bija 5, tagad pirmais otrajā spēles daļā un savā pirmajā Eirokausu spēlē RFS sastāvā. Pirmo reizi pamatā 6 gadu laikā Daniels Balodis gūst vārtus, latvieši gūst vārtus. Karbus atbild no Larnas, izdodas dabūt bumbu Ziemeļīriem, arī sodlaukumā tikt. Ķigurs nedabū bumbu atpakaļ, tagad ir sitiens un garām vārtiem pēc rikošeta vai nav rikošeta? Nav rikošetas. Un arī 10. vakarā. Šovakar Auda pret B36. Emersons Ikaunieks. Kreisais flanks ir uguņojošs. Ķigurs ar pūlēm. Fergusons savu vārtu priekšā. Ikaunieks neizslēdzas. Atņem bumbu pretinieku centra aizsargam soda laukumā, kur tas ir redzēts kāds par piespēli no Mārtiņa Ķigura. Diemžēl šoreiz Jānis pie bumbas netiek. Un vai tiešām Jānis Ikaunieks vai Mārešs? Ikaunieks ieskrien, nē. Paničs sit un iesit! Paničs! Mēs to negaidījām, mēs nezinājām, ka viņš tamāk, bet Stefans Paničs ar tiešo brīvstienu panāk 3-0 RFS labā Čempionu līgas kvalifikācijas mačā. No šī bija īsta ugunsbumba, kas par ātrumu apaļajiem priekšmetam ielidojot augšējā vārtu stūrī. Patiešām šeit varbūt nostrādāja skautings sliktā nozīmē priekš Larnas komandas. Droši vien viņi izpētīja, ka Jānis Ikaunieks ir tas cilvēks, kurš visbiežāk sit šādas brīvstienas. Līdz bija priekšā Larnas komandai, bet Larna tieši pavasara daļā izrāva šo čempionu titulu. Tā Jānis Ikaunieks pamaina flangu. Emersons soda laukumā. Piedāvā sevi Limaičs Koadio. Emersons 1-1 pats meklē sitienu. Sitiens nav, lai kā tas liktos varbūt no pretējās no veco tribīņu puses. Tomēr gar pašu vārtu stabu pa tīkliņa iekšpuse un Emersons turpina meklēt vārtus. Tagad visu uzmanību. Vēlreiz Larna mūsu soda laukumā. Bumba gandrīz rikošetā rada bīstamību. RFS šeit LNK sporta parkā tieši zaļajā laukumā. Dabīgo zālīti ir zaudējis tikai vienu reizi. Kopš 22. gada augusta, un tas tieši arī notika. 22. gada augustā tā Limaičs sitiens. 3-0 ir trīskāršs hokeji. Ļoti labi izsāka Latvijas čempionu vienība Eirokausu kampaņu. 3-0 sakauta Ziemeļīrijas čempionu vienība Larna.